Tipu tapu pasaciņa. Igauņu tautas pasaka Lapsa, vilks un lācis. Īsi pirms pašiem Jāņiem Lapsa, vilks un lācis nolēma sazagt sviestu. Klusiņām viņi pielīda pie zemnieka pagraba, izkašāja zem pamatiem alu un izvilka 2 spainīšus ar sviestu. Vienu spainīti tūliņ izēda, bet otru noglabāja svētkiem. Nākošā rītā Lapsa aizgāja paklejot pa mežu, taču drīz vien atnāca atpakaļ un teica: Nu pats satiku savu brāļa dēlu, viņš atnesa ziņu, ka mani gaidot kristībās. Neko darīt, būs vien jāiet, nevarat taču apvainot radus. Saposās un aizgāja. Taču Lapsa, gudriniece, negāja vis kristībās, bet devās pie apslēptā sviesta spainīša un krietni saēdās sviestu. Kad viņa vakarā pārnāca mājās, draugi vaicāja: Kādā vārdā tad bērnu nosauca? Jā, kādā? Par ietukšīti, atteica Lapsa. Re, kādus dīvainus vārdus sākuši Jā, bērniem dot vai mūsu ne? dienās. Brīnījās vilks un lācis. Nākošā rītā Lapsa atkal devās staigāt pa mežu, bet drīz atnāca atpakaļ un teica: Tikko satiku savu māsīcu, vai tas nav savādi, arī viņu ģimenē ieradusies jauna atvasīte. Viņa ielūdza mani kristībās un piekodināja, lai katrā ziņā atnākot. Neko darīt, būs vien jāiet, mūsu rados tas tā parasts, citādi var vēl apvainoties. Un aizgāja. Arī šoreiz Lapsa negāja vis kristībās, bet aizlavījās pie apslēptā spainīša un izēda no tā pusi sviesta. Kad viņa vakarā ieradās mājā, draugi atkal vaicāja: Nu saki! Kāds šoreiz bērnam vārds? Jā. Pustukšītis, Lapsa atbildēja. Ko? Nu, ir gan sākuši dot dīvainus vārdus bērniem mūsdienās. Jā. Atkal brīnījās vilks ar lāci. Arī 3. dienā Lapsa aizgāja staigāt pa mežu, bet drīz atgriezās un teica: Nu pats satiku savu dārgo krustmāmiņu, arī viņa mani ielūdza kristībās. Neko darīt, vajadzēs arī šo ielūgumu pieņemt. Vajag, Pamudināja viņu vilks ar lāci. Šoreiz Lapsa iztukšoja visu spainīti. Vilkam un lācim, kad tie tāpat kā iepriekšējās reizēs jautāja pēc bērna vārda, viņa nopūsdamās atbildēja: Iztukšīts, iztukšīts, draugi, iztukšīts. Un Lapsa tūliņ nolikās gulēt un nogulēja 3 dienas un 3 naktis, kas gan šai nekaitēja gulēt ar pilnu vēderu sviesta. Beidzot pienāca Jāņu diena. Lapsa nolīda no siltās krāsnes augšas, kur bija gulējusi, un teica: Iesim nu uz paslēptuvi un sadalīsim sviestu vienlīdzīgās daļās. Jā. Pareizi, kas jādara, tas jādara. Ejam. Piekrita arī vilks un lācis. Aizgāja visi 3 un izkašāja spainīti, bet izkašājuši redz. Spainītis galīgi tukšs. Kad visi bija diezgan brīnījušies un galvas grozījuši, Lapsa teica: Te šaubu nevar būt. Viens no mums ir vainīgs. Noliksimies visi blakus saulītē pagulēt un sacelsim purnus gaisā. Kuram purns sāks spīdēt, tas būs zaglis. Lācis tūliņ likās uz auss un sāka krākt. Lapsa arī izlikās, ka miegs to pievarējis, bet vilks klusiņām piecēlās, paņēma sūnu kušķi un pamatīgi noberza ar smiltīm savu degunu, baidījās, ka tas karstajā saulē var sākt spīdēt arī bez sviesta. Atnācis atpakaļ savā vietā, viņš tūliņ mierīgi aizmiga, kā tas notiek ar visiem, kam sirdsapziņa tīra. Tad Lapsa atvēra acis un palūkojās apkārt. Piecēlās, piegāja pie tukšā spainīša, saskribināja dibenā palikušās sviesta drusiņus un nosmērēja ar tām vilka degunu.
Saule nežēlīgi cepināja, un drīz vien vilkam purns sāka spīdēt no mutes līdz ausīm. Pamodušies pēc kāda laika, visi metās skatīties, kuram nu spīd deguns. Lapsai deguns nespīdēja, lācim arī ne, bet vilkam spīdēja. Nu lapsa un lācis sāka kliegt pilnā kaklā. Ai, tu esi zadzis sviestu! Ai, tu esi zadzis sviestu! Vilks gribēja attaisnoties, bet viņš nevarēja pat muti atdarīt. Aiz apvainojuma iespieda asti kājstarpī un aizskrēja uz mežu.